Sveiciens atpakaļ. Esam augšā mākonī. Mums pie mājām ir skateparks. Un es nopirku dēli ceļojuma sākumā un daudz nesanāca to izmantot. Tagad ir nedēļa pagājusi, kopš mēs dzīvojam šajās mājās, un es esmu skeitojis katru dienu. Iepriekš es uz mini-rampas gandrīz vispār neskaitoju, jo man bija bail. Jo 14, 13 gados es salauzu roku, un tad es beidzu skeitot, un tad es atkal atgriezos, jo skeitot ir forši. Un sāku mācīties mini-rampas trikus beidzot, un šo to esmu pa nedēļu iemācījies. Un tad es jums arī parādīšu, ko es esmu iemācījies, un pastāstīšu, ko es esmu šonedēļ noskatījies. Ko laižam? Kraģis, esmu rītīgs ņūbijs uz mini-rampas. Es mēģināšu nofilmēt lainu ar visu, ko es esmu iemācījies vienā lainā. Visā garumā, vienkārši triks pēc trika. Kur es iesprostu? Es iesprostu ar šito, un es aizmirstu, ka tur jātaisa rock'n'rolls. To es aizmirstu. Arī. Axels tālum būtu viss prīmā, bet nevarēju uztaisīt. Jā! 3 mēģinājumi vēl. Viens bija tīri decent, vai ne? Tikai beigas nebija. Okay. Switch tālu. Es varu uztaisīt, parādīšu tik daudz ātri. Ops! Caurums! Paldies dēlim! Jāiedzer labs Jaunzēlandes baltvīns, Sauvignon Blanc, Pāraud, 23. gada. Diezgan augļains vīns. Vienmēr sakot, garšīgs, lēts Jaunzēlandes baltvīns. Īsumā par to, kas šonedēļ redzēts. Šonedēļ saslimu, neko nevarēju izdarīt. Dabūju darbu, slēgsim kaut kad līgumu, bet viņi tik slinki atbilda, ka jātrenē pacietība. Pār šonedēļ uz dīvāna redzēto, daudz laika pavadīju uz dīvāna, un mēs redzējām Slavā pacanā. Krievu seriāls pārpildīts ar vardarbību. Interesants, bet nav tā, ka es ieteiktu noskatīties. Tad mēs redzējām Baby Reindeer, kas ir ļoti labs seriāls, populārākais Jaunzēlandē šobrīd. Un to gan es iesaku noskatīties. Cilvēku iekšējā psiholoģija, vēlme būt slavenam,
vēlme būt pamanītam, vēlme būt mīlētam, kā mākslinieks meklē savu ceļu, seksuālie meklējumi un tā tālāk, un ļoti daudz tēmas vienā seriālā, īsās sērijās noteikti iesaku noskatīties. Tad arī noteikti iesaku noskatīties Touching the Void, kas ir par diviem kāpējiem, kuri viņi uzkāpa virsotnē, kurā neviens līdz šim nav arī uzkāpis, un tad sākās šis te ceļš lejā, kur viens salauž kāju, un vienam nākas otram pārgriezt virvi, viņš krīt un brīnumainā kārtā izdzīvo, un tad tur sākās tā otra džeka kāpiens lejā, abi beigās izdzīvo, ļoti interesanti filma. Ja jūs kaut kur kāpjat, noteikti noskatieties pirms kāpšanas, lai apzinātos, cik kalnos ir bīstami. Tad noskatījos arī The Gentleman, kas ir britu seriāls. Viņi spēlē diezgan klišejiski un jāsaka, ka tā dažbrīd ir reicīgi, bet tāpat laikā laiko. Ja gatavo ēst un fonā var uzslēgt, tad jā, kāpēc ne. Un tad noskatījāmies arī filmu par vulkānu, kurš izvirda Jaunzēlandē, vai tas bija 19. gads vai 22. gads, bet liela katastrofa, 22 cilvēki gāja bojā, ļoti laba dokumentālā filma, lai apzinātos to, cik daba ir neprognozējama, cik svarīgi ir novērtēt to, ka mēs esam dzīvi un ka mums ir iespēja pieredzēt nemitīgi kaut ko jaunu un baudīt šo dzīvi un cilvēks līdzās. Paldies, ka tu skaties šodien mazliet citādāk epizodi, jo daudz laika pavadīts mājās. Šīs tās redzēts tepat Franktonas apkārtnē, bet ir arī nedēļas, kurās jāatpūšās. Priekā izbaudi svētdienu, vakaru, rītu, dienu, vīnu, jebko, vienkārši izbaudi priekā.